Ledus iešanas laikā Ogres upes krastos pulcējas desmitiem skatītāju. Nākotnē viņu skaits pieaugs, jo upes krastā plānot ievērojami sakārtošanas darbi. Rekonstruēs parku, Jāņa Čakstes prospektu, izbūvēs gājēju un veloceliņu. Forši uz priekšu. Ja veloceliņš ļoti labi, tas ir attīstība un tā tālāk. Nu, pagaidām tur ir bedre. Tur dubļi un... Būvēt un attīstieties, viss būs kārtībā. Saglabājot Ogres parka dabisko vidi, tiks izveidoti bruģēti un grantēti celiņi, apgaismojums, autostāvvieta un bērnu rotaļu laukums. Šobrīd parkam izstrādāts skiču projekts. Tiktu ierīkotas pieejas Ogres upes krastiem, koka laipas ar skatu platformām, kur arī pavarās skaistie skati uz Ogres upi, uz tiltu, un kā arī ir plānots atjaunot vēsturisko gājēju laipu pāri uz krastielas pretējo pusi vēsturiskajā izskatā un vēsturiskajā vietā. Rekonstrukcijas iniciatīva nākus no Pārogres iedzīvotājiem, kas vairāk kārt sūdzējušies par sliktajiem braukšanas apstākļiem Jāņa Čakstes prospektā. Tiks atjaunota brauktuve, uzlabots apgaismojums un dažādi drošības mehānismi. Tiek rekonstruētas arī autobusu pieturvietas, nodrošinot satiksmes drošību atbilstoši apstāšanās vietas ar kabatiņām un paviljoniem, un arī tiek nodrošinātas aizsargu barjeras, jo iela posmos pret Strēlnieku prospektu un Indrānu ielu pietuvojos jau krastam, kur arī ir tā bīstamība, kad bijuši gadījumi, kad automašīnas arī tur iekrīt. Gan parka, gan ielas rekonstrukcijai šogad notiks projektēšanas darbi un gada otrajā pusē sāksies pirmie būvdarbi. Gājēju un veloceliņu izbūvēji šogad atvēlēti 40 000 latu. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.